Sūdzies par sāpēm sprandā, galvā, mugurā vai arī kājās. Kāds varētu būt iemesls? Iemesls varētu būt tavs mazkustīgais dzīvesveids vai sēdošs darbs. Kā šīs problēmas risināt? Par to raidījuma gaitā. Kopā ar mūsu šīs dienas studijas ekspertiem dakteri Daigu Krūmiņu, Veselības centra 4, arodveselības nodaļas certificētu ģimenes ārsti, arodārsti, ir Latvijas ģimenes ārstu asociācijas biedre, Latvijas arodslimību ārstu biedrības biedre, regulāri piedalās starptautiskajos ārstu kongresos un semināros. Jānis Jasjukevičs, Veselības centra 4, klubs 4 certificēts fizioterapeits, ir specializējies spinālo pacientu rehabilitācijā, ārstnieciskajā vingrošanā, ķermeņa stājas un formas korekcijā, kā arī slinga terapijā, ir Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedrs. Lielākajai daļai cilvēku ir sēdošs darbs. Nereti gadās tā, kad mūsu veselība sāk ciest no tā, un tā biežākā izpausme varbūt ir sāpes, un sāpes parasti sākās vai nu mugurā, vai nu sprandas daļā. Kāpēc? Man gribētos sākt ar to, kā ir veidot cilvēku mugurkauls, kas ir tās lietas, kas šo mugurkaulu satura, un kādi ir šie iemesli, kāpēc sāpes sākās. Tad cilvēka mugurkauls sastāv no muguras skriemeļiem, tālāk iet saišu aparāts un muskuļi, kas tur šo mugurkaulu. Jo pats mugurkauls, pati kaulu, šī kolona, šis nav ļoti izturīgs attiecībā uz slodzēm. Izturību un spēku tam piešķir apkārt esošie muskuļi, saites, fascijas, vārdu sakot, visa šī muskuļu un saišu korsete, kas notur mugurkaulu tādā stāvoklī, kā tas nepieciešams. Un mugurkaulam no dabas ir doti izliekumi, mugurkauls nav taisns stabiņš, un šie izliekumi palīdz mazināt slodzi mugurai un atvieglot mūsu ikdienu. Un sāpes rodās mugurā tāpēc, ka mēs kaut ko daram nepareizi. Tātad ir šī slodze vai nu par lielu, vai nepareiza. Vārdu sakot, slodze ir nepielāgota mūsu mugurkaulu un muskuļu izturībai. Tad kāds ir tās biežāk sastopamās veselības problēmas, ko izraisa mazkustīgs un sēdošs dzīvesveids? Lai būtu kaut kāda sistēma, es tā domāju, sākšu no augšas uz leju. Tad pirmā lieta var būt pie sēdoša darba veida. Tātad šis ir redzes sasprindzinājums, redzes piepūle, līdz ar to arī acu problēmas. Tas ir sausās acis sindroms, acu nogurums, tuvredzība, tālredzība, astigmātisms un citas acu problēmas, kuras rodās pastiprināt noslogojot redzi. Tālāk ejot uz leju, tātad kakla problēmas, sāpes sprandā, galvas sāpes, reiboņi, diskomforta, tālāk plecu josla, jo bieži vien darbā ir nepareizi novietots, augstu novietots klaviatūra un pele uz galda. Un turot šo roku uz galda uz peles, šī plecu joslas muskulatūra ir ļoti saspringta. Tādēļ droši vien, ka būs atsevišķa runa par ergonomisku darbvietas iekārtojumu. Ja tad ir nākošā lieta balstot roku šādā veidā uz galda malas vai turot roku uz priekšu paceltu dēlnu peli, tad šīs ir šīs karpālā kanāla problēmas, elkoņa problēmas, nervu nospieduma, sāpes rokās, sāpes plecos. Nākošā sadaļa sāpes starp lāpstiņām, mugurām, jo sēžot ir grūti noturēt staltu muguru, mēs ar laiku iesēžamies tā kā vieglāk. Nākošā sadaļa ir sāpes jostas daļā, jo jostas daļas muskuļi sēžot tiek noslogoti 4 reizes lielāku slodzi nekā stāvot. Tālāk ejot uz leju, tās ir gūžu locītavas, jo mēs sēžam fiksētā stāvoklī. Venozās ateces traucējumi, tātad kāju vēnes, hemoroidālie mezgli, jo ir stāze, nav pietiekamas ateces, jo mēs sēžam. Nākošais ir ceļgalu problēmas, pēdu problēmas, kāju tūska, limfātiskās ateces traucējumi. Tā kā no vienas vietas līdz otrai, un ja ir mazkustīgs dzīvesveids, tad, protams, tās ir liekā svara problēmas, no tām izējoši asinsspiediena, cukura diabēta problēmas un vesela ķēde ar slimībām, kuras var būt, ja mēs esam sēdoši, mazkustīgi un maz ieinteresēti savas veselības saglabāšanu. Lielākā daļa biroja darbinieku ir biežas galvas sāpes, kuras parasti cilvēki mēdz norakstīt uz nogurumu vai pārpūli, neiedomājoties, ka sāpju iemesls var būt muskuļu saspringzinājums, kas rodas no ilgstošas skatīšanās nepareizi noregulētā monitorā, kas līdzekus galvas sāpēm var izraisīt arī redzes pasliktināšanos. Ilgstoša darba tuvumā varētu parādīties tuvredzība.
Tā parādās jau gadiem jauniem cilvēkiem, ja viņi patiešām ilgāku laiku skatās tūmā un tā redzes piepildi diezgan liela. Cita lieta, ja, piemēram, ir cilvēkam kādas nelielas optiskās nepilnības jau bijušas, un ja cilvēks strādā pie datora vairākas stundas, tad tās nepilnības varētu manifestēties, un no tā varētu parādīties galvas sāpes, arī tāpat miglaina redzes darba dienas beigām, uz beigām, un tad arī tas pacientam varētu būt iespējas, ka viņam pasliktinājusies redze no datora. Reāli viņam tikai parādījies viss tas, kas bija drusku apslēpies un pēc tam sevi nerādīja. Trešais ir tāpat sausās acis sindroms, tad, kad acis virsma žūst un iztvaiko asaru plēvīti un paliek tāda nestabila, paliek plāna, un līdz ar to arī ir svešķermeņa sajūta, ir apsārtums vai no asarošana, vai no sausums, vai no vēl kaut kas. Un tad, protams, tur noteikti jāveic izmeklēšana, acis virsmas izmeklēšana, un jānozīmē acis mitrinoši pilieni, gēli un tā tālāk. Mazkustīgs dzīvesveids sēdošs darbs ir biežākais muguras sāpju izraisītājs, taču cilvēki šādos gadījumos mēdz ārstēties ar pretsāpju tabletēm, nevis mēģina noskaidrot sāpju cēloni. Pretsāpju zāles tikai noņem simptomus, nevis ārstē, tādēļ šādos gadījumos ir rekomendējums apmeklēt neiroķirurgu. Apmēram 85% no pacientiem, kas griežas pie neiroķirurga, ir ar sāpēm mugurā, un lielākā daļa ir sēdoša darba darītāji. Visbiežākā problēma ir spondiloze, spondilartroze, jo kas notiek sēdot? Ilgstoši sēdot, cilvēkam netiek apasiņoti muskuļi, nenotiek vilmaiņa un nestrādā limfātiskā sistēma, nenotiek venozā attēce. Līdz ar to cieš muskulis, cieš saites, cieš locītavas. Parasti pēc sūdzību uzklausīšanas ārsts var veikt neiroloģiskos izmeklējumus, īpaši nozīmi piešķirot sūdzībām par jušanas traucējumiem vai spēka zudumiem. Pēc tam ārsts var rekomendēt veikt papildus izmeklējumus kā kompjūtera tomogrāfiju vai magnētisko rezonanci, kur izvērtē starpskriemeļu disku stāvokli, muguras smadzenes, kā arī nervu saknīšu stāvokli. Un tad attiecīgi piemeklējam to metodi, kas viņa gadījumā būtu vislabākā. Visbiežāk tā sākotnēji ir medikamentoza ārstēšana plus kombinācijā ar fizioprocedūrām, vingrošanām, masāžām, peldēšanām. Tas ir akcentēts uz to, lai nostiprinātu muguras muskuļus. Teiksim, ja no 20 slimniekiem ar muguras sāpēm tikai viens parasti ir tāds, kuram tiešām būtu vajadzīga šī ķirurģija, un arī tādi parasti slimnieki sākotnēji izvēlas tomēr šīs metodes, kā fizikālās procedūras, masāžas, muguras, muskuļu nostiprināšana un tikai kā pēdējo metodu operāciju. Bieži pacienti sūdzas arī par tirpšanas sajūtu plaukstu locītavās. Šīs sūdzības var liecināt par karpālā kanāla sindromu esamību. Liela daļa no karpālā tuneļa sindromiem veidojās cilvēkiem, kuriem ir fizisks darbs vai darbs ar vibrējošām iekārtām, kā rezultātā sabiezē saliecēja cīpslu makstis, radot lielu spiedienu uz nervu, kurš atrodas anatomiski vienā šaurā vietā, iespiests starp vairākiem plaukstas pamatnes kauliem un saiti kopā ar cīpslām. Pamatsūdzības ir tās, ka ir tirpšana, un tirpšanai jābūt ļoti konkrētai. Tirpšana ir 1., 2., 3. un pusi no 4. pirksta, jo tieši šajā zonā arī ir nervus mediānus inervācija. Visinformatīvākā diagnostikas metode karpālā kanāla sindroma noteikšanai ir elektromiogrāfija. Tā ir muskuļu biopotenciāla reģistrācijas metode. Ar šo metožu palīdzību var diagnosticēt arī atsevišķu nervu bojājumus, kompresijas neiropātijas, no kurām visizplatītākā ir karpālā kanāla sindroms. Sākotnējā stadijā ārstniecībā var palīdzēt rokas mobilizācija, tas ir ortozes vilkšana īpaši uz nakti. Tāpat ieteicams veikt fizioterapijas vingrinājumus plaukstām. Ja veicot šīs darbības tirpšana un sāpes nemazinās, tiek veikta blokāde. Šī gadījumā mums palīdz ultrasonogrāfija, kuras kontrolē medikamenti var ievadīt precīzi tajā vietā, kur mēs vēlamies. Un samazinās līdz ar to komplikāciju risks un uzlabojās injekcijas efektivitāte. Savukārt, ja blokāde palīdz tikai īslaicīgi, pacientiem tiks rekomendēts veikt arī operāciju. Jāatzīmē arī fakts, ka sēdošs darbs var kaitēt arī jūsu kāju veselībai. Ilgstoši sēžot, cilvēkam nospiežās cirkšņos un pacelēs asinsvadi. Vēnes vismaz par 50%. Līdz ar to arī tiek apgrūtināta asins attece no kājām.
Kas notiek? Pirmām kārtām uzkrājās liekās asins, pamatā apakštilbos, paplašinās muskuļvēnes, uzkrājās šķidrums un cilvēks sāk izjust smagumu sajūtu kājās. Sākumā tas tikai vakaros, jo sākuma stadijā tas ir ļoti maz izteikts. Bet turpinot sēdēt, tas viss progresē. Smagas kājas, pietūkst, sākumā pie potītēm, pēc tam tas pietūkums jau ceļās uz augšu līdz ceļlocītavai. Un pēc tam jau, ja parādās arī vēnu varikoze, tad cilvēks redz liels vēnu bumbuļus uz kājām. Šo problēmu var atrisināt veicot kādu no 4 mazinvazīvajām kāju vēnu operācijām, kas izslēdz ilgstošu darba nespēju, kā piemēram veicot kāju vēnu operāciju ar bioloģiskās līmes metodi. Darba gaitas var atsākt jau tajā pašā dienā. Tieši tāpat kā, kad mēs runājam par kāju vēju problēmu, ilgstoši sēžot, arī šajā zonā cilvēkam ilgi sēžot, rodās sastrēgums mazā ieguļvēnās. Arī ir pasliktināta attece. Anatomiskas īpatnības ir tādas, ka taisnās zanes sieniņā atrodas ļoti daudz, ļoti liela asinsvadu pinumi, kuros nepārtraukti notiek asins vielmaiņa. Un ilgstoši cilvēkam sēžot, pieplūstošais asiņu daudzums ir lielāks nekā aizplūstošais. Un šie asinsvadu pinumi, ko mēs pazīstam ar nosaukumu hemoroidi, sāk palielināties. Tas ir viens no iemesliem. Palielinoties, viņi sāk iestiept zaņu sieniņu, parādās diskomforta sajūta, nieze, spiedoša sajūta varbūt pat lielākās stadijās asiņošanas epizodes jau, sāpes. Un beigu galā cilvēks pamana, ka pie vēdra izejas vai pie lielām fiziskām slodzēm vai ilgi sēžot, viņam sāk spiesties ārā veidojumi no taisnās zaņas. Šo visu sūdzību gadījumā lielākais palīgs ir fizioterapeits un ārstnieciskā vingrošana. Vai ikdienā jums ir daudz pacientu, kas tieši saskāršies tieši dēļ savu sēdošā darba šīm sāpēm un nāk pēc palīdzības pie jums? Tā ir ikdiena. Arvien biežāk nāk jauni cilvēki, diemžēl, tā tas ir. Un runājot par darba devēju, darba ņēmēju, es gribu pateikt, ka labs ir tas priekšnieks, ja, kurš varbūt tās pat profilaktiskos nolūkos uzaicina pie sevis fizioterapeitu, kurš ar darbiniekiem aprunājās, izstāsta visas šīs problēmas, kas var rasties pie ilgstošas sēdēšanas. Tas ir pareizākais variants jau profilaks. Un varbūt tās tajā brīdī, ja nesāp vēl šī mugura, arī tad cilvēkam vajadzētu, tāpat kā katram cilvēkam ir savs ģimenes ārsts, tāpat tās varbūt katram cilvēkam ir savs fizioterapeits. Un viņš var griezties pēc padoma pie fizioterapeita. Un ja cilvēks zina, ka viņam ir šīs 8 stundas darba vietā jāpavada, tad kā viņš varētu uz sevi atslābināt vai pareizi sēdēt, lai nebūtu šī diskomforta sajūta un vēlāk nerastos jau tās lielās sūdzības? Jā. Ļoti laba lieta ir šāds balanses pilvens. Ja? Izstāst, kā ir? Kas notiek ar šo balanses pilvenu? Ja? Uzliekot uz krēsla, apsēžamies, ja? Un mums jātur ir mugura. Tā jau ir tāda pasīvā vingrošana. It kā neko nedarot, lieki laika netērējot, mēs jau trenējam muguru. Varbūt tās biežāk ir redzētas šīs lielās fizioterapijas bumbas. Ja? Tas ir tas pats, sēžot uz lielās fizioterapijas bumbas, mēs arī noturam muguru. Mājās varbūt tās biežāk var sēdēt uz bumbas, darba vietā var izmantot šo balanses pilvenu. Protams, nevajag visu dienu sēdēt. Ja? Kas pa daudz, tas pa sliktu. Ja? Varbūt pietiek sākotnēji ar 20 minūtēm. Pasēžam 20 minūtes, noliekam malā. Pēc kāda laika mēs atkārtojam atkal šo pašu vairākas reizes dienā. Es skatos, ka jums ir vēl kaut kādi līdzekļi līdzi arī tie noderētu ikdienas darbā. Jā, es tā ātrumā paķēru līdzi vēl tādu gumiju arī. Kā es parasti saku pacientiem, tas ir tāds lētākais trenažieris, ko jebkurš var iegādāties un jebkur var paņemt līdzi. Kur noder šī gumija? Mēs varam visu plecu joslu trenēt ar vienu pašu gumiju. Viņas ir dažādās krāsās nopērkams atkarībā no krāsas, ir tā pretestība. Ja, teiksim, melnā varbūt ir visstingrākā, tad zila, zaļa mēs regulējam vienā kārtā vai divās mēs ņemam. Un, lai mazinātu šo spriedzi uz šīm trapecēm, mums ir jātrenē ne tikai kakla dziļie muskuļi, bet arī lāpstiņas, starplāpstiņu muskuļus. Ja? Mēs paņemam šo gumiju un izelpā izstiepjam šeit un
atvelkam atpakaļ. Ja? Šādā veidā mēs trenējam šīs lāpstiņas. Un cik bieži atkārtot šo vingrinājumu, jo to var mierīgi darba vietā? Tieši tā, vairākas reizes dienā. Vēl gribētu pateikt, ka ir dažas lietas, ko cilvēki varbūt dara nepareizi. Ja? Pieņemsim, atnāk pacients un stāsta, ka viņš katru rītu vingro, kārtīgi izapļo galvu 50 reizes uz vienu pusi, 50 reizes uz otru pusi, bet, diemžēl, viņam paliek vēl sliktāk no šīs vingrošanas. Nu, tad es gribētu tā teikt, ka šīs vingrinājums īsti nav piemērots kaklam. Jo kaklā nav tādas lodveida locītavas, kā mums ir plecā, kā mums ir gūžā, ja, kur mēs varam apļot ar kaklu diezgan uzmanīgi. Ja, ja mums jau ir spondiloze, šie radziņi, kā tautā saucam, ja, ir uzauguši tur, tad šādi te aktīvi apļojot, mēs varam saspiest, ja, saspiest kaut kur nervu, un tad būs attiecīgi citas problēmas. Tāpēc ir tāds stiepjošs vingrinājumi, ka mēs apņemam ar roku, paturam tur pa 10 sekundēm uz vienu, uz otru pusi, ja, tur varbūt var vēl pusapli taisīt šo te kustību, ja, uz vienu, uz otru pusi. To, jā, bet apļot nevajadzētu hiperekstenziju, pa daudz liekt kaklu uz aizmuguri. Savilkta stīva un reizēm pat sāpīga plecu un kaklu daļa pēc garas dienas. Šo nepatīkamo simptomu pazīst vai visi sēdošā darba darītāji, īpaši tie, kas daudz stundu pavada pie datora. Tādēļ ieklausīsimies Klubs 4 fizioterapeitas padomos, kādus vingrinājumus var veikt darbā. Pirmais, ar ko man gribētos sākt, lai iegūtu arī pauzīti darbā pa vidu, būtu elpošanas vingrinājumi, ka mēs varam uzlikt rokas uz vēdera. Un tad caur degunu ielpojam, piepūšam vēderu un lēni izelpu. Caur muti izelpu. Vēlreiz caur degunu ielpu, vēders piepūšās un caur muti lēna gara izelpu. Nākamais būs tricepsa stiepšana, roku pāri ķermenim un ar otru roku viegli uzspiežam elkonim. Sajūtam stiepšanu šeit rokas ārējā malā. Noturam 10-15 sekundes un mēģinam to veikt kopā ar elpošanu. Ir ielpa un izelpā uzspiežam ar otru roku uz elkoņu. Ļoti svarīgs biroju darbiniekiem ir plecu atvēršanas vingrinājums, jo parasti visu mūsu poza ir vērsta uz priekšu. Galva ir noliekta uz priekšu un pleci ir savērsti uz priekšu. Noliekam rokas aiz muguras, saliekam plaukstu locītavas kopā, pleci uz leju un atpakaļ. Lai sajūtam stiepšanu krūšu muskuļos. Un tagad vēl pieliekam klāt galvas noliekšanu uz plecu, ar ausi uz plecu. Un arī izelpā ar rokām stiepjamies uz leju un jūtam vieglu stiepšanu trapeces muskuļu augšējās šķiedrās. Nākamais būs kakla un trapeces muskuļu stiepšana. Piefiksēsim vienu roku zem sēžas, liekam plaukstu zem sēžas, lai piefiksētu, lai plecs neceļās uz augšu. Un tagad ar galvu ar ausi liecam pa diagonāli priekšā. Skatāmies pa diagonāli un padusē. Stiepjās trapeces muskuļu vidējās šķiedras. Un tad lēnām pagriežam ar ausi uz plecu. Un tagad jūtam, ka stiepjās augšējās šķiedras. Un arī noturam katru pozīciju 10-15 sekundes. Un nākamais būs kakla galvas pozīcijas koriģēšanai un kakla muskuļu izstiepšanai, zoda virzīšana uz iekšu un ar galvas centru stiepšanās uz augšu. Noturam 10 sekundes, jūtam stiepšanos kakla mazajos muskulīšos un atbrīvojam brīvi. Un vēlreiz uz iekšu, uz augšu. Un atbrīvojam brīvi. Šādi mēs veicam ieguldījumu šobrīd un tagad, nākotnē uz priekšu, lai mums vajadzētu retāk satikties ar ārstiem vai vispār nemaz. Kā jau jūs, doktori, uzsvērāt, ka ir ļoti svarīgi, kā ir arī iekārtot šī darba vieta, dosimies uz sarunu pie speciālistiem, kas palīdz darba devējiem iekārtot saviem darbiniekiem tādu vietu, lai viņu veselība neciestu. Ergonomiski iekārtot darba vietu būtu tāda, kas būtībā nekaitē cilvēku veselībai, gan fizioloģiskā, arī garīgā līmenī. Šī darbvietas iekārtošana būtu tieši atbilstoši ikviena darbinieka antropometriskajiem rādītājiem, kas būtu augums, tāpat arī svars un dažādas fiziskas atšķirības no citiem. Un tieši šie ergonomiskie risinājumi tad ļauj šo iespēju atrast pareizo pieeju.
Lai novērtētu savas darba vietas kaitīgumu vai nekaitīgumu, ir iespējams veikt ergo auditu, ko veikts ergonomikas jomā specializējies konsultants, kurš spēj sniegt profesionālus ieteikumus un risinājumus. Pirmais solis ir sarunas ar pašiem darbiniekiem par to, kā viņi jūtas darba vietā. Un otrs solis tad būtu šī telpas apskate, darba vietas apskate un dažādu risku identificēšana, vai šis krēsls būtu atbilstošs vai aprīkojums ir atbilstoši nodrošināts, kad mēs esam izstrādājuši speciālu algoritmu, kurā ievietojot gūtos rezultātus, izstrādājas modelis, kur var redzēt šos trūkumus. Un tad, izejot no šiem modeļiem, mēs dodamies pie darba devējiem un skaidrojam šo situāciju. Pareiza sēdēšana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem muguras sāpju novēršanā. Tātad viens no svarīgākajiem elementiem ir tavs darba galds. Ergonomiskam galdam ir jābūt paceļamam, jo, kā mēs zinām, sēdēšana nav atslābinošā poza mugurkaulam. Ja? Līdz ar to, sēžot, kad jūtam mugurā nogurumu, tad mēs varam celties stāvus un turpināt darba stāvus. Ergo galds ļauj darbiniekam regulēt darba virsmu vajadzīgajā augstumā, kā arī mainīt tās slīpuma leņķi, lai strādāšana būtu ērta un droša. Arī pareiza sēdēšana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem muguras sāpju novēršanā. Ergonomiski pareizam krēslam ir jābūt pielāgojumam jūsu auguma īpatnībām. Tam jāļauj regulēt roku balsti, jāļauj regulēt augstumu, kā arī muguras slīpumu. Visbiežāk pieļautās kļūdas, ko pieļauj cilvēki darbā, it sevišķi ar portatīvo datoru, ir tādas, kad viņi neizmanto atsevišķu palikni portatīvam datoram. Un tie riski ir neizmantojot atsevišķu palikni. Portatīvā datora monitors mums sanāk par tuvu, viņš ir nepareizā leņķī. Un līdz ar to mums veidojas tautā saucamie līkie kakli, kas ir šādi visu dienu strādājot mums, ja, kas tālāk rezumējas ar nogurumu plecos, kas tālāk vēl tālākā stadijā pāriet jau galvas sāpēs un vēl tālākā, kas veidojas paliek jau hroniskās galvas sāpes. Savukārt, ja strādājat izmantojot stacionāro datoru, tad tā monitoru labāk ir piestiprināt pie šādas monitora rokas, jo tā brīvi ļaus pielāgot monitora augstumu, leņķi un novietojumu. Nozīmīga ir arī datorpeles forma. Parastās peles saliec plaukstas locītavu, kas rada muskuļu spriedzi, taču ieteicams ikdienā strādāt ar tādu peli, kas ir novietota vertikāli, kas notur plaukstu neitrālā pozīcijā. Tas samazina muskuļu saišu pārslodzi un palīdz izvairīties no karpālā kanāla sindroma riska. Ļoti svarīga aprīkojuma sastāvdaļa ir arī ergonomiskā klaviatūra, kur atšķirība no pārējām klaviatūrām būs plānāka, kas arī nodrošinās plaukstai ērtāku pozīciju. Tālāk, ja mēs skatāmies, tad pārrakstot dokumentus, ļoti svarīgi ir dokumentu turētājs, lai mums atkal neveidoties nepareizais leņķis kaklam. Un šādi, ja mēs pārrakstīsim dokumentu, atkal būs tas pats portatīvā datora sindroms, jo mēs visu laiku skatīsimies uz leju, tāpēc ir ļoti ērti un nepieciešami, ja mēs dokumentu varam nolikt šeit priekšā arī pozīcijā, kas ir nedaudz zem leņķa. Par apgaismojumu arī nedrīkst aizmirst. Labs apgaismojums samazina nevajadzīgas veselības problēmas, piemēram, galvas sāpes, sāpes kaklā un plecos. Ergonomiskais apgaismojums piedāvā mainīt apgaismojumu fonu. Jebkurš apgaismojums ir dimējams, gan spilgtāk, gan spožāk, kas ir sava veida vingrinājuma acīm. Ergonomiski pareizi iekārtota darba vieta mazina darbinieka nogurumu, saudzē tā veselību, tādējādi palielinot darba efektivitāti. Viss ir jūsu rokās, kā pasargāt sevi un rūpēties par savu veselību. Ceru, ka devām jums labus padomus. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamnedēļ!